Veselīgas ģimenes attiecības ir būtiskas ikvienā maisaimniecībā, taču, kad bērnam diagnosticēts pirmā tipa diabēts, attiecību dinamika var mainīties. Diagnoze neizbēgami ietekmē visas ģimenes locekļus, un bieži vecāki saskaras ar jautājumu, kā saglabāt līdzsvaru starp diabēta pārvaldīšanu un harmoniskām attiecībām ģimenē. Lai gan diabēts prasa rūpīgu uzmanību, tas nedrīkst kļūt par šķērsli ciešām, atbalstošām attiecībām. Tieši pretēji, tas var kļūt par iespēju stiprināt ģimenes saites. Ir svarīgi atzīt, ka diabēta aprūpe var radīt papildu stresu gan vecākiem, gan bērniem, taču tas nenozīmē, ka ģimenes attiecības būtu jāpakārto tikai slimībai. Daudzi vecāki, piemēram, kāda mamma vārdā Liena, apraksta, kā diabēta aprūpe sākumā pārņēma viņu ikdienu. Liena stāstīja, ka viss ģimenes laiks tika veltīts cukura līmeņa kontrolē, ēdienu plānošanai un insulīna devu pāraudzībai. Viņa teica, es pēkšņi sapratu, ka mēs esam pārstājuši runāt par jebko citu. Diabēts bija kļuvis par mūsu galveno tēmu. Šāda situācija ir izplatīta, jo diabēta diagnoze bieži vien sākotnēji pilnībā maina ģimenes dinamiku. Tomēr, lai veidotu veselīgas attiecības, ir būtiski, lai diabēts nekļūtu par centrālo asi, ap kuru griežas viss ģimenes dzīves ritms. Pirmkārt, svarīgi ir apzināties, ka ģimene ir vairāk nekā slimība, un bērns ar diabētu ir vairāk nekā tikai viņa diagnoze. Lai to atgādinātu sev un bērnam, vecāki var censties saglabāt ierastos ģimenes paradumus un tradīcijas, kuras diabēts nav būtiski ietekmējis. Piemēram, kopīgas vakariņas vai ģimenes izbraucieni var turpināties tā, kā tas bija pirms diagnozes, pielāgojot tikai mazas detaļas, kas saistītas ar slimības pārvaldīšanu. Lai saglabātu harmoniju un līdzsvaru, vecāki var iemācīties atdalīt diabēta vadību no citiem ģimenes aspektiem. Piemēram, katru dienu var paredzēt laiku, kad diabēts netiek apspriests, dodot iespēju ģimenes locekļiem atpūsties un izbaudīt kopā būšanu bez pastāvīgā stresa, ko rada slimības aprūpe. Piemēram, kāda ģimene bija ieviesusi diabēta brīvos vakarus, kad pēc insulīna injekcijām un cukura līmeņa pārbaudes diabēts vairs netika pieminēts līdz nākamajai dienai. Protams, tas nenozīmē, ka nav jārīkojas, ja situācijas kļūst akūta. Tomēr diabēta brīvie vakari palīdzēja vecākiem un bērniem izjust, ka viņa dzīvēs ir vieta arī citām lietām. Emocionālais atbalsts ir viens no būtiskākajiem elementiem, lai veidotu veselīgas attiecības ģimenē. Bērnam ar diabētu bieži rodas sajūta, ka viņš ir citādāks vai ka slimība viņu ierobežo. Tādos brīžos vecāku uzdevums ir palīdzēt bērnam saprast, ka viņa vērtība kā cilvēkam nav mainījusies. Vecāki var apliecināt bērnam, ka diabēts ir tikai daļa no viņa dzīves, bet tas nepadara viņu mazāk īpašu vai spējīgu. Piemēram, kāds tēvs stāstīja, ka pēc diabēta diagnozes viņš regulāri rīkoja supervaroņu vakarus kopā ar savu dēlu, lai viņam atgādinātu, ka diabēts neierobežo viņa spējas būt stipram un drosmīgam. Lai attiecības būtu harmoniskas, svarīgi ir arī iesaistīt visus ģimenes locekļus diabēta aprūpē. Tas nozīmē, ka ne tikai vecāki uzņemas visu atbildību, bet arī brāļi un māsas var tikt iesaistīti. Tādējādi viņi ne tikai saprot slimību, bet arī jūtas kā svarīga ģimenes daļa. Kāda ģimene atzina, ka sākotnēji viņu pusaudžu meita jūta greizsirdību pret savu jaunāko brāli, kuram tika diagnosticēts diabēts, jo vecāki visu uzmanību pievērsa viņam. Kad viņi sāka iesaistīt meitu aprūpes darbībās, piemēram, palīdzot gatavot veselīgas uzkodas vai asistējot insulīna injekcijās, viņi jutās novērtēti un līdzsvars ģimenes attiecībās uzlabojās. Nemazāk svarīgi ir vecākiem rūpēties par savām emocionālajām vajadzībām. Kad visa uzmanība tiek koncentrēta uz bērna diabētu, vecāki nereti aizmirst par sevi, un tas var izraisīt izdegšanu un spriedzi attiecībās. Vecāki bieži jūtas vainīgi, ja viņi velta laiku sev, taču tas ir būtiski gan viņu pašu, gan ģimenes labklājībai. Mātei vai tēvam, kurš ir emocionāli noguris, ir grūtāk sniegt atbalstu saviem bērniem un uzturēt veselīgas attiecības. Tāpēc ir svarīgi, lai vecāki atvēlētu laiku savām vajadzībām, vai tas būtu sporta nodarbības, hobija vai vienkārši atpūta. Piemēram, Liena un Jānis vienojās, ka katrs no viņiem ik nedēļu pavadīs vienu vakaru sev. Liena gāja pastaigāties vai lasīt grāmatu, kamēr Jānis devās uz sporta zāli.
Šādas nelielas pārmaiņas ievērojami uzlaboja viņu spēju uzturēt emocionālo līdzsvaru un veicināja labāku saziņu ar bērniem. Vecāki arī var meklēt atbalstu ārpus ģimenes, piemēram, pievienojoties atbalsta grupām vai konsultēties ar psihologu, kas var palīdzēt izprast un pārvaldīt emocijas, kas rodas, kad bērnam tiek diagnosticēts diabēts. Tāpat ir būtiski saglabāt atvērtu komunikāciju ar bērna ārstējošiem ārstiem, lai vecāki justos pārliecinātāki par aprūpes procesu un varētu labāk tikt galā ar situācijām, kurās viņi jūtas neziņā. Kopumā veselīgu ģimenes attiecību veidošana, saskaroties ar diabēta izaicinājumiem, prasa laiku un sapratni. Galvenais ir nepadarīt diabētu par ģimenes dzīves centrālo asi, bet gan iemācīties integrēt slimības pārvaldību ikdienā, vienlaikus neaizmirstot par kopā būšanas prieku un emocijām, kas stiprina attiecības. Vecāki, kas sniedz bērnam mīlestību, atbalstu un autonomiju, veicina gan bērna emocionālo attīstību, gan uztur harmonisku un ciešām saitēm bagātu ģimenes vidi.